un ir daudz citi parametri, kur tu skaties un ko tu pēti, ja? Kā jau saku, mēs kripto numur 1 organizējam šīs te visādi veidi mācības, mēs arī rādam, stāstam, kā tu vari researchot, kā tu vari skatīties, uz ko pievērst uzmanību, uz ko vajadzētu, ja? Jo tāpatās jau, arī tas pats tokenomikai jāskatās ir, ja? Cik daudz, piemēram, pašiem developeriem paliek, ja? Cik daudz viņi velta marketingam, ja? Piemēram, tāpatās, communityam, ja, piemēram, developeri savāc, nezinu, tur 90% sev, tas skaidrs, viņi jau to cenu var ietekmēt ļoti, ja viņi pārdod un tev vienkārši noiet lejā. Ir nenormāli riskanti šitais viss, bet, protams, ir arī uzvaras un, protams, daudz dabūt, bet ko mēs noteikti gribam uzlikt uzsvaru, ka drošība un pašam savā izpēte ir svarīgākās lietas, kas mums ir vajadzīgas kripto. Es tā te parasti saku tā, tu neesi bijis kripto, ja tu neesi noskamots, jā, kaut reizi. Sargājam savus aktīvus, liekam naudu to, ko nav žēl pazaudēt. Manā skatījumā tas tikai mans, nerekomendē neko. Ja man būtu jāizvēlās stock markets vai kripto markets, kripto ir daudz interesantāks, aizraujošāks. Priekš tādiem, kas pirmo reizi kaut ko tādu klausās, varētu būt arī kaut kas interesants un jauns noteikti. Jā, tā kā paldies tev par šodien, un tad līdz nākamajai reizei. Jā, paldies.